Lai gan tīrumus vēl klāj sniegs, pavasara lauku darbiem zemnieki jau sākuši gatavoties, un pie reizes, sakopjot savu sētu, kaudzēs krājas arī dažādi lauksaimniecībā izmantotie materiāli. Sevišķi daudz ir skābarības ruļu un bedru plēves. Tā zemnieku saimniecībā Viršikocā novada Vaidavas pagastā, kas nodarbojas ar piena lopu audzēšanu, pa šo ziemu tās sakrājušās aptuveni 5 kubikmetri. Saimnieks atzīst, ja nebūtu iespēja tās bez maksas atdot atkritumu apsaimniekotājiem, būtu spiests rīkoties kā agrāk. Svilināja, ko citu darīs. Kur tais viņas liks? Viņi jau nekur tu viņas neliks. Viņi jau ne pūst, nekas. Viņš jau kāds viņš ir, tā plēja, tāda viņa paliek. Nu, tādā ziņā jau ir daudz labāk tas ir. Nav tev jāsulina, nav jāķāmājās ar viņiem. Tā saliec kaudzē, atbrauc ar fiskaru paņem un aizved. Piensaimnieks piebilst, lai gan ganāmpulks viņam nav ļoti liels, tomēr skābarība patērējas daudz un gadā sakrājas kopumā aptuveni 10 kubikmetri plēves. Pašam tās aizgādāt nav laika, un tas arī izmaksātu dārgi. Tāpēc šādu pretimnākšanu vērtē atzinīgi. Tagad tās ir jābrauc jāved minerālu mēsu mājās, tāpat to tehniku jāsāk lēnām skatīties. Ar kaut ko jau jāsāk būs kultivēt un sēt. Un tad atkal vajadzēs presi, rulonu presi. Viss saka, tomēr arī nauda ir vajadzīga, tāpēc, kad viss jau paliek vecāks. Nekas jau jaunāks nepaliek, nodilst, un tā nauda ir vajadzīga. Tā kā saka, ka naudai nav vērtības. Nauda ir vajadzīga un veselība vajadzīga. Bez skābarības ruļu un bedru plēvēm lauku sātās jau palēnām kaudzēs krājas arī plastmasas kanas un polipropilēna maisi, kuros pako minerālu mēslus. Lai arī tos zemnieki nededzinātu, atkrituma apsaimniekotājs ZAO savāc bez maksas. Uzņēmumā norāda, tas šobrīd ir labākais veids, kā samazināt vides piesārņošanu. Deg šīs čupas saimnieki indē gan sevi, gan savus lopus, gan kaimiņus. Ja šim saimniekam ir 10 kubi, citam ir vēl vairāk, citam ir mazāk, no šie te plēve jau deg, viņi ļoti ilgi deg, pēc tam kūp viss tā smagie metāli, kas turpat nosēžās, viss jau turpat arī palika. Bezmaksas pakalpojumu ZAO sāka sniegt pirms 5 gadiem, un tā kā tā ir iespēja zemniekiem ietaupīt, situācija uzlabojas. Ja pirmajā gadā šo iespēju izmantoja vien 30 saimniecības, šobrīd jau vairāk nekā 300. Pirms tam par šiem atkritumiem saimniekiem bija jāmaksā kā par sadzīves atkritumiem, un tas arī bija iemesls to dedzināšanai vai pat norakšanai zemē, kas ir aizliegts. Mums ir jāsaka arī paldies vides pārvaldei, kas arī sāk kontrolēt, lai tiešām saimnieki, kas neapzinīgie saimnieki nededzina, kad mēs arī izsniedzam apliecinājumu izziņu par to, kad ir savākts. Šis te materiāls vidē draudzīgā veidā, legāli savākts, un mēs tālāk viņu nododam uz pārstrādi. Vairs neprasīt samaksu par plēvēm, minerālu mēslu maisiem un plastmasas kanām uzņēmums varēja, jo parādījās iespēja tos nodot otraizējai pārstrādei. Pārstrādātas gan vēl netiek no plēvēm izņemtās šņoris un sieti, taču, lai risinātu atkritumu problēmu laukos, šogad arī tās ZAO pieņems bez maksas. Vispirms gan lauksaimniekiem šis pakalpojums jāpiesāka, zvanot uz uzņēmumu, un ieteicams to darīt jau laikus šobrīd. Šajā brīdī, lai cik tas paradoksāli nebūtu, saimniekam ir jāzina adrese, uz kurieni jābrauc mašīnai. Nākošais ir jāzina aptuvenais apjoms vai ruļļu skaits, pēc kā mēs varam saplānot šos te maršrutus, lai mums tas ir izdevīgi un arī saimniekiem izdevīgi, lai nav tā, ka pie vienas mājas jābrauc vienu dienu, pie nākošās otru dienu šī te liekā braukāšana ir. Katru gadu ir bijis tā, ka mēs tiklīdz savācam pagastā, nākošā dienā piezvana saimnieks no blakus saimniecības, man arī ir. Tad zvanam jau tagad. Tie, kas ir mūsu klienti datu bāzē, mums viņi ir, bet tik un tā dariet mums lūdzu zināmu to, ka jums vajag šo pakalpojumu. Uzņēmumā atgādina, ka plēvēm un maisiem ir jābūt tīriem, arī plastmasas kannām, izkalotām un korķiem jābūt noskrūvētiem. Visām lietām novietotām atsevišķās kaudzēs un atkritumu savākšanas mašīnai viegli pieejamā vietā, tā lai pie tiem varētu piebraukt no sāniem. Tātad, lai nav zem koku zariem, elektrības vadiem, iekšā šķūņos, grauvmalās vai mežmalās.